Sveiki! Mani sauc Ginta, un šī ir Sikspārnes stāsti, jeb man radošās dzīves pozitīvie stāsti. Pozitīvs stāsts pozitīviem cilvēkiem no ļoti fantastiskas pozitīvas vietas, Kurzemes kalniņa. 113 metri virs jūras līmeņa. Zāle aug labi šogad, ne zāles vēl labāk, jo, jā, ir forši lietains, vai ne? Es ceru, ka jūs esat ļoti labi nosvinējuši Jāņus. Mēs ugunskura aizšķīlām, kad mazāk lietus lija, ka mazāks vējš bija. Tad ugunskurs fantastiski dega, atnāca uzpūta vējš, visu sagāza, un beigās lietus visu vienkārši nodzēsa. Vakar bija 7 gulētāja diena, nielija. Cerēsim, ka tomēr tā vasara nebūs tik lietaina. Es ceru, ka jums netraucē tas, kad es šūpojos, jo mums ir vējš. Jā, un es ceru, ka jūs mani tomēr dzirdēt. Aicināšu jūs paņemt teju, adīkli vai kafiju un tuvāko pusstundu pavadīt kopā ar mani. Stāstīšu jums par pabeigtiem darbiņiem, mazliet ieskicēšu, kas procesā, un tad jau, jā, varbūt vēl šis tas sanāks. Un plāniņus, jā. Stāstīšu to, kas man ir šeit, esmu paņēmusi gatavos darbiņus dažus līdz, bet, diemžēl, radošo dienas grāmatu es aizmirsu. Ceru, ka jūs mani dzirdat un vēja plūsma nepūš mikrofonā, jā, te ir vējš kā vētrā parasti. Tā, tātad pabeigtie darbiņi. Godīgi sakot, es nezinu skaitā, cik viņi ir. Varbūt tās beigās es saskaitīšu un uzrakstīšu, bet apbēdināšu atkal tos, kuriem nepatīk zeķis, jo būs ļoti daudz par zeķiem, būs arī par šalīti, lakatiņu, par rotaļlietu, bet nomierināšu vai iepriecināšu, zeķītes visas ir ar rodziņu. Un tā. Sākšu laikam ar pirmām zeķiem, kas man bija gatavs, un tās bija mākoņa zeķītes. Tās bija garās zeķītes, jūs jau zināt, tādas adu. Tās man bija uz pasūtījumu, un man patīk, ka meitene, kas viņas izvēlējās, zeķītes ar citu aizceļoju uz Austrāliju, bet viņas ir fantastiski biezas, siltas, varbūt tās ir Austrālijā, viņiem vajag kājas siltināt. Kad viņām man pasūtīja tās zeķītes, viņa teica, viņa grib to mākoņu krāsas, to dzīvu, un no tām es arī uzvadīju garās zeķītes. Zeķītes sanāca burvīgas. Es sākumā neticēju, ka no tādas, varbūt ne īpaši skaistas dzīves, sanāks tik skaists rezultāts. Bet zeķītes ir ļoti, ļoti skaistas. Tagad stāstīšu par nākamajām zeķītēm, un tās jau būs mazliet īsākas. Nākamās zeķītes jau es ņemšu ārā un skatīšos, par kurām tad es stāstu no savas somiņas. Skatos, te 4 zeķu pārīši. Labi, lai būtu. Labi, stāstīšu par pirmajām. Tās jau Instagramā es esmu atrādījis, un tās bija saistībā ar Renātes projektu. Tātad katru mēnesi viņi izvirzā zeķu tēmu, jā, un mēs pēc tās vadamies un adam, kas mums katram sirsniņā atbilstoši tai tēmai ir. Jūnija tēma bija prieciņš.
Šajās zeķītēs, ko es esmu uzadījusi, es realizēju to domu, kas man nesanāca 2-3 gadus atpakaļ. Šoreiz man viņa sanāca un mazliet savādākā veidā, nekā es biju plānojis, bet sanāca ļoti forši. Jā, labi, rādīšu prieku. Sākumā, kad es uzadīju tās zeķītes, viņas izskatījās plikas un galīgi nepriecīgas, bet es viņas iepriecināju, bet sevi iepriecināju un atdzīvināju. Zeķītes ir lūk šādas te. Un teicu stāstīšu. Viņas ir radītas no Drops Nordzijas. Jūs jau redzat tādā, es pat īsti nezinātu, tā varbūt tās smilšu krāsa, bēšīga krāsa. Valdziņu skaits es pieeju iespēju, te varētu būt 56. Dodošā dienas grāmata man nav līdzi, bet ja kādam interesē, jūs droši rakstat jautājumu, es atbildēšu. Šeit es iesāku augšpusīti ar robiņiem, un es baidījos, vai neslīdēs lejā, vai nevajag tur kaut kādu gumiju, bet nē, turos ļoti labi. Tālāk man seko rombiņos mežģiņa raksts. Un katrā mežģiņa rakstā man ir izšūta rozīte. Bet es šīs rozītes, redziet, katrā rombiņā ir pa rozītei. Es šīs rozītes gribētu saukt par peonijām, jo jūnijas ir peonijas ziedēšanas laiks. Man ļoti patīk peonijas, un man liekas arī peonijas īstenībā ļoti maz zied. Lūk, šādas man sanāca priecīgās zeķītes. Man viņas pašai ļoti patīk, man patīk tās rozītes. Tās, man liekas, vienkārši atsvaidzina tās zeķītes. Jā, te nav sistēma, kā tās rozītes ir, katrai ir mazliet savādāk. Lokātors es nepaņēmu, bet lūk šādas te rozītes. Viņas ir fantastiskas, viņas ir, burvīgas, jā, tādas mazas, bet ļoti skaistas. Ļoti patika. Starp citu, es gribētu domāt, ka es arī parādīšu, kā es viņas šūvu. Pirmās tātad zeķītes, jūnija prieks. Nākošais pabeigtās zeķītes man ir, tulpīšu zeķītes. Jā, es jau laikam iepriekšējā stāstā minēju, ka es gribēju uzadīt tulpīšu zeķītes, un es biju šokā, ka visiem ir 70 valdziņiem, ka tāda rakstainās zeķītes, es arī pamēģināju. Te ir valdziņi tulpīšu zeķītēm 72 vai 74 šeit apkārt. Adija radatījām numur 2, un ticiet man, priekš manis tas bija tāpat tās daudz. Bet es tā tad uzadīju. Šeit man ir no hobija tātad disko neona krāsas zaļā krāsiņa. Tad man ir fona krāsiņa, tā ir Veronikas krāsotā zeķu dzija. Un šeit man ir kolibrī dzija, pēc aizņems viņai ir jāpāriet no vienas krāsiņas uz otras, bet varbūt rekutē otrai var redzēt, ka pāriet lēnām. Visu zeķīšu, ko es šodien minēju, šīs vēl kapzeķīšu svars ir aptuveni 70 grami. Tā ka īstenībā, tā var mazliet pareiķināt, cik daudz, vienai zeķītei vajag. Šīm zeķītēm man ir uzadīts bumeranga papēdis. Pozitīvais ir tas, ka pēc bumeranga papēža adīšanas ļoti viegli ir atcelt tā kala rakstiņu. Negatīvais ir tas, ka bumeranga papēdis, piemēram, maniem ģimenes locekļiem nav ērts uzvilkšanai. Pirmkārt, man pašai, man ir 38, 39 kājas izmērs, man slīd nost. Man viņš tomēr ir par īsu.
Savukārt maniem ģimenes locekļiem, kam ir kājas izmērs 40+, viņiem šajā daļā, viņiem nelokās tā kāja tik labi, viņi nevar pat īsti smuki uzvilkt. Viņiem nav ērts. Līdz ar to es parasti pieturos pie klasiskā adītā zeķu papēža, jo tas ir ērts jebkuram izmēram. Jā, šeit droši vien vajadzētu ķīlīti adīt un vēl šeit savādāk, bet šeit, es ņēmu tā kā dizainerē arī ir dizaineres Instagram, es ielikšu aprakstu kastītēs, gan nepirku aprakstiņu, jo tās tūpītes arī, viņas klejo arī Pinterestā, tas rakstniņš. Tātad vienmēr sakot tūpīšu zeķītes. Bumeranga papēdītis. Es pietiekoši labi māku ar klasisko papēdīti, pēc tam atsākt rakstiņu. To es kādreiz arī varu pastāstīt, bet bumeranga papēdītis nav ērts. Ļoti garai pēdai, vismaz maniem ģimenes locekļiem, viņiem ir tievas un garas. Un man arī viņš diezgan šļūk nost. Tā mēdz būt. Tā, tagad nākamās zeķītes. Tātad jūnijas un, protams, ir Jāņu laiks. Man ļoti gribējās uzadīt kaut ko pagānisku, jo Jāņi pēc saistības ir pagānu svētki, tie nav kristīgie svētki. Pēc saistības saulgrieži ir tie patiesie svētki. Jāņi jau vairāk ir piesaistīti kalendāram, bet man gribējās to pagānisko parādīt. Pēc saistības daudz tautas uzskata latvieši par ļoti lieliem pagāniem, jo mēs dedzinām ugunskura, mēs viņam lecam pāri, mēs vēl tur vainagu pinam, viņam dodam kaut kādu simbolisku nozīmi, vēl metam ugunskurā. Viss kārtībā. Un saistībā ar šo es negribēju zeķītes adīt kaut kādās Halloween noskaņās vai kā, es gribēju adīt pagāniskas. Un man 2 pāri zeķīšu. Lūk, šādas te raganiņu zeķītes. Valdziņu skaidrs teikšu, kā ir. Šeit ir 65, jo katrai raganiņai vajadzēja 12 vai 13 valdziņus, un 5 viņas iet apkārt, un ir 2, jā, 2 pārīši, un uzadīju šādas te raganiņas. Kas man viņām patīk? Tā, pirmkārt es pastāstīšu par dzijām. Dzijas, jūs mani dzirdat, mums ir baigā vēja brāzma. Abām 2 augšpusītē un augšpusītē šai un šai ir Veronikas krāsotās zeķu dzijas, tātad citroniņš un laims, kā es nosaucu, un šis bija lasītis. Jeb kā Gundega teica, lašmaizīts ar citroniņu, kad es tinu dziju kūciņas. Tātad Veronikas krāsotās zeķu dzijas, kas man patīk? Man patīk tas, ka zeķīte sākas un zeķīte beidzas ar to pašu krāsiņu. Šeit man ir Alīzes melnā zeķu dzija un viss kārtībā. Man viņas ļoti, ļoti pašai patīk. Viņas ir fantastiskas. Kas šeit bija viegli? Tātad es pabeidzu rakstaino daļu, un man nekas nav ne jāskaita, ne jārēķina, jāiet centrē vai kaut kas tāds. Es uzreiz sāku parasto zeķīti. Šeit bija 65 valdziņi. Šeit visdrīzāk 56 vai 60, mazāk katrā ziņā, te es pieaudzēju. Un šeit arī ir aptuveni, varētu būt ap 60, bet tā. Vēl man patīk, ka tur tā kā izskatās tā kā uguntiņas, vai ne? Tāds strikta taisna līnija, un tā zeķītes izskatās, man liekas tādas tā kā pagāniskas. Kaut gan citi var teikt arī helovīniskas un tam līdzīgi, bet man viņas ļoti, ļoti pašai patīk. Abas ir uz 38-39 kājas izmēru un ļoti burvīgas skaistas. Tātad Veronikas zeķu dzija 100 gramīgā ficīte. Pietika man šīm zeķītēm fona krāsiņai. Šīm zeķītēm augšpusītē, apakšpusītē un vēl vienām nākamām, kuras es pēc tam rādīšu procesa darbiņos. Bet vienmēr sakot, jā, katras zeķītes svars ir aptuveni 70 grami, un man tās pagāniskās zeķītes ļoti patīk. Es viņas pagaidām ļoti maz kur rādu un reklamēju, jo es neplānoju viņas masveidā adīt, bet mani gribētāji, un tad, es nezinu, kā mēs sadalīsim, vienosimies, un kurā brīdī es kādam viņas palaidīšu pasaulē. Bet, lūk, šādas te ir nākamās zeķītes.
Tātad es jums tagad izstāstīju par 4 zeķu pārīšiem. Vairāk šoreiz mazās zeķītes jums gatavās nerādīšu. Tai parādīšu, ko es vēl uzadīju pa šo laiku. Nu, ko parasti jau saka, kad vasarā adītās zeķes cimda šallas ir vienmēr siltāki. Nu, tad lai tā būtu. Viens darbiņš, ko es pabeidzu, un tas ir... Tā ir šallīte. Tas ir darbiņš, ko es visu laiku līdzņēmu. Tātad es kaut kur, es zinu, es meitu gaidīju pie daktariem. Es pabeidzu atkal mazo šallīti. Tā ir zigzag šallīte un ap kaklu liekamā. Ja parasti viņām bija jābūt aptuveni ap metru, vai 1,20 m, es neatceros, bet šī man sanāca tiešām tāda garāka. Lūk šāda. Adīju viņu no dropsnod, kas man pāri palika no šallītes jaciņas ietīties šallai, kā es viņu nosaucu. Man ļoti patīk. Un jā, tāda forša darbiņš bija līdzņemšanai. Foršs darbiņš, lai to uzdāvinātu, tāds maz darbiņš. Man ļoti patīk tas zigzaga rakstīņš. Viņš tā kā parketa rakstīņš kādreiz. Un ļoti silta, skaista un forša. Arī to es pabeidzu. Pašlaik es nezinu, cik man svarā viņa, bet, nu, ļoti forši, man ļoti patika. Tā, nākošais darbiņš, ko es jums rādīšu. Jā, tā ir par nākamā darbiņu. Mazs stāsts par nākamo darbiņu. Es ceru, ka jūs man dzirdat, ka vējš nepūš ļoti traki mikrofonā. Tātad, kad cilvēks jūtas labi, man ir tāds sajūta, ka viņš sāk dzirkstīt un mētā dzirkstīt uz visām pusēm, un spēkas enerģiju, un vismaz man tā ir, un tad es visiem krītu uz nerviem, ko man apmēram padarīt, un man ir rodas jaunas idejas, jauni projekti un tam līdzīgi. Un tā bija arī šoreiz. Jā, tā ir šoreiz. Man radās kāda ideja, ko es pašlaik vēl neatklāšu, jo viņi vēl pašlaik, nu, tā kā aizkadrā veidojās. Bet tās idejas pamatā bija doma par mazajām rotaļlietām. Un es ielikšu arī aprakskastītē linku uz vienu no rotaļlietām, kuru es arī mēģināju uzadīt. Bezmaksas YouTube pamācība, un es adīju. Bet, un tas ir šāds te. Tas nav zaķis, tas nav kaķis, tas ir domāts lācis. Un viņam pat ir bumbulītis kā astīte. Tas ir domāts spilvena lācītis, nu spilvena mantiņa tāda. Es noklausījos arī šīs rotaļlietas autores video, kā viņa līdz tam nonāca un tam līdzīgi, un stāsts ir interesants, un es nolēmu arī pamēģināt, bet varbūt ne visu mums vienmēr vajag mēģināt un adīt, jo man ģimene pateica, nē, šitais lācis nestāv līdzi tam, kurus adīju es. Tie bija super, bet šitais, nu, viņi par lāci to nenosaukt. Godīgi sakot, arī pēc izšūtās seņas, man viņš liekas vairāk kā zaķis kaķis, austiņas neatbilst īstā lācim, bet tas nav būtiski. Es viņu uzadīju pēc pamācības, viņš ir gatavs, viņš ir mīgs, viņš ir tiešām domāts kā tāds spilventiņš. Bija doma arī šos sadīt vairākus, kaut gan man ģimene pateica, nē, ar šitādām muļķībām vairs nenodarbojos, šis nav lācis. Lācis ir tas, kur sadīju es, tie skaistie foršie ar buklēt dzīvi adītie lācīši. Bet, nu, jāizmēģina dzīvē, viss ir. Un varbūt kādam tas ir tieši vajadzīgs. Tā, mums ir arī odi. Un varbūt arī šāds lācīts kādam var patikt, un tāpēc pamācība būs aprakskastītē. Droši adiet, ja jums patīk. Šis īsti laikam nebūs manā dienas kārtībā vairāk. Jā, bet tas man liekas par pabeigtiem darbiņiem. Visai es jums parādīšu 2 projekta darbiņus. Viena projekta darbiņš man attīstījās no tās domas par pagānu zaķītēm. Man vispār patīk, kad, ja iesāk kādu darbu un aiziet tās idejas tālāk un tālāk, tur rodas vienkārši fantastiski darbi. Nu, tādi izcili pat varētu teikt. Tātad, kad es adīju šīs te pagāniskās zaķītes, jūs redzat, ir fantastiski skaistas raganiņas. Starp citu, visas zaķītes, kuras
ne, visas ne, tulpīšu zaķītes, ne. Visas pārējās es adīju ar adatiņām 2,5, arī šīs ir 2,5. Un šeit valdziņu skaits aptuveni 65, to es arī minēju. Tulpīšu zaķītēm tur bija virs 70, un tas jau man zina tādā mazā stresā, jo es neesmu pieradusi adīt ar tik daudz valdziņiem. Bet tad man radās ideja, tātad no pagāniskām zaķītēm es jau aizgāju tālāk. Un šeit tiešām sanāk īstenībā tā ideja helovīniska. Bet lai būtu, kāpēc tas nav būtiski. Tad rādu nākamās zaķītes, kas man top, un tās ir lūk šādas. Un otra ir simetriska rakstiņa. Kāpēc? Tāpēc, ka lai var uzvilkt katru savā kājā un viss ir pareizi. Un vienalga vai velk šādi vai šādi, bet viss ir pareizi. Tā, tātad šeit atkal ir Veronikas krāsotā zeķu dzija un apakšā man ir Alīze Artisan. Un tātad šeit man ir valdziņu skaits virs 70. Precīzi es nepateikšu, ja vajag es varu uzrakstīt, bet tātad, un adu ar adatiņām numur 2. Tas nozīmē vien to, ka tad, kad es sākšu taisno daļu, pēc papēdīša, man būs atkal valdziņu skaits nevirs 70, virs noteikti ne, varbūt 60, aptuveni 5, 4, bet man patīk šeit tā ideja. Tātad ir raganiņa, ir katliņš, ir kaķis, un vēl augšā zikspārnītis. Raganiņu ņēmu no tām zeķītēm, šito te podiņu es ņēmu Pinteres atrastu schēmu, arī zikspārnītim, kaķītim Pinteres atrastās schēmas, bet katra bija atsevišķa, un līdz ar to es katru ņēmu, liku klāt, zīmēju, es kaut ko pārveidošu tur, es kaut ko pieliku, piemēram, katliņš vārās, un tur nāk tādi tā kā burbulīši. Tos es mainīju, pārmainīju, kaut ko sašaurināju, raganiņai rociņas pārveidoju. Vienmēr sakot, es te pielāgoju schēmu, tā kā man to vajag, un man liekas, būs fantastiskas, skaistas zeķītes. Vai ne? Jā, tas ir vēl no Veronikas krāsotajām zeķītēm. Arī šeit pēc saistības, es nezinu, vai jūs redzat, tur ir nodītas 2 rindiņas melnā krāsā, bet te ir arī tās uguntiņas tā kā sākas. Redziet, tāds. Jā, tāda būs melnā krāsā, un arī pungalniņš būs tieši tāpatās kā tām pagānu zeķītēm. Šis darbiņš man ir procesā. Tagad otrs procesa darbiņš, kas ir arī testa adījums. Stādījums ir tas pie dizaineres Ksenijas Life is Cozy. Viņas Instagram nicknames. Un iepriekš es adīju to balto džemperīti, kas bija priekšējā stāstā vai vēl, neatceros, bet tagad es pie viņas testēju šallīti. Šallīti tā kā lakatiņš. To es adu no 100%
vilna no Hobby. Un viņa ir smalka, jo te ir 50 gramos 230 metri, tātad 100 gramos 460, mazliet smalkāka nekā zeķu dzija. Nu, un tā es te palēnām ar adatiņām numur 3,5 Čiago. Jūs man dzirdat, mums ir vēja brāzmas. Adu lūk šādu te lakatu. Godīgi sakot, man iet pēdējā jau josla tur, bet viņu tur pēc raksta var pagarināt lielāku, lai sanāk tas lakatiņš tāds liels. Nu, pašlaik neko nevar redzēt, viņš ir 3 stūra veidīgs, bet te bija ļoti interesants. 2 joslas ir lūk šāds ar tādiem tā kā krustiņiem. Ja, tie krustiņi, tie dzijas, iet pāri pamatkrāsņai. Arī šeit. Nu, tas bija ļoti interesanti. Šeit es arī pirmo reizi adīju, kur izvāk nevis vienu pavadienu ārā, bet aptina padatu un sanāk dubultīgi pavadienu. Tas ir saistībā arī ar šiem te. Un tad tur tā krustošana tie man saucamie tauriņi, ka viens vēlziņš uz priekšu, tur uz atpakaļ, tad izada to vienu, tad tos, kas bija atpakaļ. Nu, vienmēr sakot, sāniskie ir pa priekšu. Jā, šis man ir vēl viens zarviņš procesā. Un tā, arī kalnamiņā man ir kaut kas jāstrādā. Tā, nu, lūk, es paņēmu šādu te savas mammas austo no dvieļu galiem praktiski. Velku galos austs šāds te neliels gabaliņš. Un to es vēlos uztaisīt atkal pār priekšautiņu, tāpat kā pagājušajā gadā. Paņēmu no mammas linas poli, kas ir šī te pamatā. Viņš ir smalks. Satinu 2 pavadienos, un tad es domāju, nu kādu rakstiņu, lai es uztaisu šim te priekšautiņam. Godīgi sakot, man ilgi un grūti gāja, jo es nevarēju pielasīt rakstiņus. Es ņēmu, zīmēju, dzēsu, lūk, nu nekādīgi neviens rakstiņš man īsti negāja pie sirds. Līdz pašās beigās es te kaut ko esmu sazīmējusi, mēģinājusi saulītes, un līdz kamēr es ievēroju, ka nedrīkst sarežģīt rakstu, ir jāņem kaut ko tādu, kas jau ir šajā te priekšauta sagatavītē jau auss. Un te es ievēroju, ka te ir mazi tā kā krustiņi. Un tad es uzzīmēju lūk šo te schēmu. Un nolēmu, ka tieši tāda būs mana maliņa priekšautiņam apakšā. Nu, un lūk, es palēnām jau tamborēju. Godīgi sakot, rakstiņu jūs pašlaik neredzat, jo apakšā ir krāsains fons, krāsains lina galdauts. Bet tā doma ir tāda, ka viņš ļoti labi izskatīsies uz baltas kleitas, jo tad varēs redzēt rakstiņu. Jo tātad ir krustiņi augšā un ir krustiņi apakšā. Apakšā ir uz pildītā fona. Un augšā ir uz nepildīta. Nu, tā es palēnām tamborēju, tas ļoti ātri iet uz priekšu, un pašlaik, nu, negluži pusīte, bet, nu, gandrīz vai. Un tātad pusītei man ir 1, 2, šitais ir sākumiņš pēc aizņības, 2 nepilni gabaliņi, tātad te būs vēl 3, būs vismaz 5 tādī galiņi, tad atliks negais izmazgāt, mazliet varbūt iestīvināt un taisīt priekšautiņu. Domāju, ka kavatiņa šim nebūs, bet augšā atkal būs mazas iešūītes un jostiņa. Jā, tas ir šī gada kalnamiņa projekts.
Lai nu kā, es ceru, ka jūs baudat vasaru, kad vasara ir atnākusi atpakaļ no sava atvaļinājuma. Ir iespēja baudīt vasaru arī rokdarbus, jo vasarā rādītās zaķītes ziemā būs siltas. Novēlu jums skaistu, baudpilnu vasaru, radošu vasaru. Un no sirds pateicos par kanāla abonēšanu, priecāšos priekšķīti un tiksimies jau kaut kad nākamreiz. Bet šoreiz teikšu jums paldies, ka noskatījāties. Līdz nākošajai reizītei. Atā!